Visaptvarošo valsts aizsardzības mācību NAMES 2023 ietvaros Zemesardzes 1. Rīgas brigādes zemesargi kopā ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem slīpēja iemaņas kaujē Rīgas ostas teritorijā, cenšoties no tās padzīt smagi bruņotos nemierniekus. Mums ir jau ilgadēja sadarbība ar Rīgas brīvostas pārvaldi, un tad šo mācību NAMES 2023 ietvarā tad saskaņā ar mūsu scenāriju bija paredzēts, ka šī ostas teritorijā tad ir iefiltrējies pretinieks. Šeit atradās vairākas pretinieka grupas, un tad bija dots uzdevums mūsu vienībai sagatavot plānu un veikt šī pretinieka neutralizēšanu. Lai pilnveidot un stiprinātu spēju veikt uzdevumus valsts apdraudējuma gadījumā, mācībās sadarbojoties ar zemesargiem piedalījās arī Rīgas ostas policija. Zemesardzei ļoti nozīmīgi uzzināt to darbības vietu, darbības apjomu, kāds mēs varam sadarboties. Un tāpēc es domāju, ka katras mācības ir labas. Mēs katreiz viņās piedalāmies gan galda mācībās vai štāba mācībās, gan praktiskajos vingrinājumos. Kauja ostas teritorijā tika izspēlēta apzināti, kā uzsver pulkvedis Barānovs, osta ir kritiskā infrastruktūra. Tāpēc to ir vitāli svarīgi aizstāvēt. Par zemesargu sniegumu viņš ir gandarīts. Mācību scenārijā šī osta bija izvēlēta kā kritiskā infrastruktūra, un saskaņā ar mūsu scenāriju, protams, viņa bija kā svarīgs objekts, un tieši tādēļ mums bija jāpanāk tas, lai pretinieks šī vietā, kur bija iefiltrējies, tiktu iznīcināts. Bet tas jau iepriekš bija viss saplānots mācību scenārijā, un tas arī tika izspēlēts, lai mūsu vienība varētu trenēties veikt tos uzdevumus, kas viņai būtu jāveic. Ikdienā Rīgas brīvosta velta lielu uzmanību drošības jautājumiem. Līdztekus civilo kravu apstrādei pēdējo gadu laikā osta nozīmīgu lomu spēlē arī kopējās Latvijas drošībā, kalpojot kā ienākošā sabiedroto karaspēku militāro kravu pārkraušanas punkts. Militārās aizsardzības sfērā ļoti būtisku lomu spēlē loģistika un transports. Un osta noteikti ir būtisks elements šeit transporta sastāvdaļā. Līdz ar to no vienas puses tad mums un mūsu cilvēkiem ir jābūt zinošiem un saprotošiem un jebkurā brīdī reaģēt spējīgiem. Un no otras puses arī militāram segmentam ir jāsaprot, kas kādā veidā notiek ostā.